Velobraucējs? Nē, tāpēc, ka, tas tā kā neesmu baigi agresīvs braucējs un neskrienu. Un tas labāk palaiž kādu, ja es redzu, ka kāds baigi steidzās vai kaut kā tā. Vienkārši pārvietošanās līdzeklis tas ir. Un, tas ir, es galīgi neesmu sportisks cilvēks, vienkārši, tāpatās kā cilvēki Amsterdamā bieži vien varbūt, cienījamos gados vai ar pilnīgi, tādu, es nedomāju, ka viņi tur baigi apmeklē fitnes zāles vai ko, bet ja viņiem vajag nokļūt no punkta A uz punktu B, viņi vienkārši, brauc ar velosipēdu, tas ir viss. Baigi neiespringstot tur kaut kādu filozofiju vai kaut kā tā. Man ir grūti spriest, es domāju, ka nē īstenībā. Un protams, ka arī tas ir, tā Amsterdama īstenībā viņa tiek piesaukt diezgan nepareizi, tāpēc, ka mēs paši nebūtu priecīgi, ja būtu tā kā Amsterdamā. Jo pirmkārt, manuprāt, Amsterdamā, ko es esmu ievērojis, gadu griezumā, ja. Tagad ir parādījies kaut kāds niķis, kas man liekas nav labs, ka pa velceliņiem vālē arī tie skuterīši. Un tas tā kā nav prātīgi. Un tur kaut kā man liekas, ka ir drusku aizšauts jau tādā otrā galējībā, ja mēs stādamies priekšā Amsterdam, tur bieži vien ir tā, ka tam gājējam, viņam ir diezgan grūti paiet pašam gājējam, un tāpēc viņš iet pa velosipēdistu celiņu. Tad es esmu redzējis situācijas, tie velosipēdisti tā kā pret pēdējo mēslu izturās pret to gājēju. Tā kā man Amsterdam godīs, ka ka tas būtu tas, uz ko tiekties, nē, drīzāk varbūt Stokholma. Man tālākais velbrauciens, kas ir samērā regulāri, ir Zaķu sala. Respektīvi Latvijas televīzija. Es tālāk nebraucu, tāpēc, ka, vienkārši, es zinu, ka man pārplīst tur riepa, es nemācētu viņu apmainīt pats. Un tik tālu stumties es tā kā negribu, es nezinu. Mans sievas brālim pārplīs riepa, viņš brauc uz Siguldu, viņam pārplīs riepa kaut kur pie Allažiem vai kas tur ir, Vangažiem, es tik labi neatceros. Tur stumties pa to ceļu, paldies, nē.